vislabākās dziesmas rakstās, kad vai nu es esmu iedzērs, vai zem kaut kā, vai es esmu tikpat labi uz poda sēžot. Tas viena no savām lielākajām dziesmām es rakstīju sēžot uz poda. Piedodiet visus manas bijušās meitenes. Bijušās un nākamās bijušās. Sēncim tā patīk, ka viņam tagad ir bans uz maniem koncertiem. Čau! Šodien mēs uzzināsim, vai visi reperi domā vienādi. Kas kam patīk, kas kam nepatīk, kur viedokļi ceļās un kur tie ir kopīgi. Un, protams, milzīgs paldies arī Yes Intīmpreču veikalam par šova atbalstīšanu, par ko es pieminēšu mazliet vēlāk. Mums ir sagatavot dažādi apgalvojumi, par ko neviens no šova dalībniekiem absolūti neko nenojauš. Tā kā aizsam viņus iekšā un sākam. Man patīk, ka mani dēvē par reperi. 3, 2, 1. Tu vienīgais nostājies tur, kāpēc tā? Es nekad neesmu jūties līdz galam kā reperis. Es vairāk jūtos kā dziedātājs. Nekad neesmu vienkārši līdz galam jūties kā reperis. Man arī tā manā repa māksla, viņa tāda super melodiska ir. Un te noteikti Džeki daudz vairāk skaita. Es vairāk dziedu. Jā, es nezinu, man tā kā ir pilnīgi vienalga, vai man sauc par reperi vai par, es nezinu, es daru visu kaut ko vēl paralēli. Piemēram, es filmēju visādus video un tur visu kaut ko pirms tam es darīju bērnībā un tad es mācos un taisu tur seriālu un visu kaut ko. Ir cilvēki, kas man zina tā, ir cilvēki, kas man zina šādi un es neuzskatu, ka es esmu tā kā tikai reperis. Es esmu kaut kas arī paralēli. Es saprotu Reika pointu, tas piekrīt, bet tajā pašā laikā es arī daru visu kaut ko. Bet viena no tām lietām ir tas, ka es esmu reperis. Nu, man ir pilnīgi tāpat, tāpēc neaizgāju pilnībā piekrīt, bet piekrīt, jo man liekas, ka tas pārāk ļoti ierobežo to visu, kas es esmu, lai pateiktu, jau viņš ir vienkārši reperis. Labs punkts, bet, piemēram, reps ir mana mīļākā lieta pasaulē, kam es esmu veltījis visvairāk laika arī un kam es esmu atdevies. Es esmu liels egoists arī, man patīk padračīt savu ego. Man patīk, ka man sauc par reperi. Jā, man jāatzīst, ka laikam man patīk sevi piepildīt citur, bet reps ir tas numur 1. Pēc kā cilvēki mani atpazīst, zina, un arī kā zaņāram tā ir mīļākā lieta, ko man darīt. Es bez gala mīlu to repu, un es sevi lepni varu saukt par reperi un visur reklamēt kā reperis Zēļģis. Tā kā, jā, bez šaubām pilnīgi piekrīt. Nav dažreiz kādam no jums tā, ka vai, nezinu, izsmēja vai kaut kā undermine no to, ka tu jau esi tikai reperis. Nav kādreiz tāds? Nu, man liekas, daudziem tieši vecākiem cilvēkiem tas liekas tā ļoti nenopietni, ja to paprast, ko dari un tu pasaki, es esmu reperis. Zini? Man jāatzīst, ka pēdējos gados tas kļūst aizvien mazāk un mazāk. Kādreiz bija tas ritīgais stereotips, ka tu esi tas, tev nebija ko dzīvē darīt. Tu nevarēji izdomāt, kurš jau piepildīt, un tu kļuvi par reperi. Nē, tā nekas nesanāk kļūst par reperi. Šobrīd gluži es nevarētu tā teikt, man liekas, reperi tāpat kā, kur Reiks saka, viņš filmējās seriālos, Prusaks tieši tāpat. Reperi prot dziedāt, reperi to dara tik labi, kad cilvēkiem ieplišās acis un viņi domā, klausies, visi nevarētu būt reperi, tev ir jāpiestrādā pie tā un jāieliek darbs, lai tu varētu sevi saukt par reperi. Tā kā, iespējams tas mainījies. Es gribu piebilst arī par to, ka vienkārši agrāk bija tā, ka ja tev ir pļūtens kājās un, nezinu, tu tur vafelē ej, klausies mūziņu austiņās, kas ir reps, tu tā kā asociējies ar reperi un to cilvēks arī sauc par reperiem. Vai, piemēram, metālisti un reperi. Jā, tikai tas, ka tu esi tajā komunā klausies, izskaties kā to, tāpēc arī sauc par reperi un tāpēc arī bija tāds dogmas kaut kāds cilvēkiem. Nepatika varbūt no vecākas ģenerācijas. Dziesmas vislabāk rakstās zēbu substancēm. Es paliku neitrāli, bet man ir ko pateikt. Labi rakstās gan tā, bet nav labāk, ir savādāk, citādāk. Tu vari uztaisīt pilnīgi dažādas dziesmas, kad tu esi skaidrā vai kad tu esi zem kaut kā ietekmē. Tas nav labāk vai sliktāks, vienkārši ir savādāks teikt. Jā, man liekas, ka vislabāk dziesmas rakstās tad, kad tev ir ko teikt. Tā kā, kad tev ir iekšā tā sajūta. Vienalga, vai tu esi zem vielām, vai tu esi pilnīgi skaidrā un mēnesnēs neko lietojas. Man liekas, ja tev ir tāds spēcīgs kaut kas, ko tu gribi pateikt, tad tas nāk ārā dabiski. Forši. Es nostājos piekrīt tikai tāpēc, ka skatoties pēc statistikas, man vislabākās dziesmas rakstās, kad vai nu es esmu iedzērs, vai zem kaut kā, vai es esmu tikpat labi uz poda sēžot. Tas viena no savām lielākajām dziesmām es rakstīju sēžot uz poda. Pods ir vislabākais. Pods un duša, tas ir... Kāda?
Kur uz podas rakstīja? Pirmais līgā. Skatoties pēc statistikas, cik no reizēm tu biji rakstījis dziesmu skaidrā? Ja godīgi, diezgan maz. Tā bija ilga Just keeping it real. Daudz dziesmas esmu rakstījis zem substancēm, bet vislabākās dziesmas esmu uzrakstījis sober. Kas man liekas, kad vislabākās, un vienkārši tur ir tāds daudz laika pavadīts vairāk arī rakstot dziesmas skaidrā un arī vairāk domājot un piestrādājot pie tās dziesmas. Jo zem substancēm rakstīt dziesmas parasti ir ātri un tu jūti to emociju tajā brīdī, kā tu jūties tāds ar boostu vai whatever. Un tu ātri vari dabūt pie kaut kā, tikt pie laba rezultāta ātri. Tas ir kā kaut kāds cheat codes priekš manis. Bet skaidrā vienkārši tā dziesma būs daudz man nozīmīgāka un vērtīgāka. Man laikam skaidrā rakstot, es daudz vairāk piepišos savu kaut kādai paškritikai arī. Ja tu esi, tur uzpīpējis, sarakst kaut ko, tev liekas, hell yeah! Un tad, ja tev ir iespēja uzreiz to ierakstīt, tad tev ir dziesma gatava, bet man bieži vien tā, ka es kaut ko sarakstu, un es tik ļoti par to domāju vai aizdomājos, ka visticamāk tā dziesma nekad neiznāks. Vai daļa no tā, ko es sarakstu tekstā, netiek integrēta kādā citā dziesmā. Man ļoti patīk rakstīt zem substancēm. Tikai tā iemesla dēļ, ka tev pazūd artistiskais bloks. Tas, ko Zaņārs teica. Man liekas, to vienkārši atbrīvojies arī. Tas uzreiz tev vieglāk flowot, vieglāk nebaidies mest kaut kādas dīvainas idejas iekšā. Bet bieži ir par tām idejām, ir tā, ka tā ideja ienāk, bet tev ir grūti reizēm viņu izpildīt, bet tā ideja ir ienākusi zem substances. Un tad pēc tam tu skaidrā pabeidz, jo tu vari izveidot kaut ko saturīgāku. Es savā ziņā piekrītu Hotem par to, ka tu atrodi sevī kaut kādu pilnīgi citu šķautni, radot mūziku zem substancēm. Tu neaizdomāsies iespējams bieži vien par to skaidrā prātā. Man personīgi patīk to darīt skaidrā prātā. Es esmu diezgan paškritisks. Man patīk sevi tā ritīgi čakarēt saistībā ar muzonu, līdz es nonāku līdz tam perfektajam, manis noliktajam kaut kādam standartam. Un līdz ar to man pālī vai zem citām substancēm man ir grūti ģenerēt idejas. Man viņas top aizvien vēlāk un liekas, ka nav pārāk kreatīvas tās domas un pamatā visas dziesmas esmu skaidrā uzrakstījis. Es aizgāju uz nepiekrītu, tāpēc, ka man tas ir tā pa periodiem bijis, tā, kad es sāku rakstīt muzonu. Man liekas, ka pirmie 3 albumi ir uzrakstīti pa lielam tādā riktīgā mērcē, jo es nezināju, ka es citādāk māku. Tad gan ikdienā, gan muzonu rakstot, tas tā kā kopā sagāja, ka ikdienā beidz lietot substances, mazāk lietoju, pēc iespējas vairāk beidz lietot. Un pēdējie projekti pēdējos gados ir pa lielam ar skaidru galvu rakstīti. Runājot par to pašu krapālu, kas mums te daudziem tūs, gan jau ir kaut kādos dzīves posmos bijis, man atkal otra galējība aizgāja, ka sākumā pirmos gadus man bija tas, ko Džeks saka, ka tu vari izslēgt ārā to paškritisko un ieiet tādā vienkārši flowā. Pēdējos kaut kādus 3 gadus man ir atkal tieši otrs prikols, ka es varu ieiet nereāli overthinkingā, ja esmu uzkūpinājis dūmu. Tāpēc esmu sapratis, ka man vislabākā recepte ir būt ar skaidru galvu, sevišķi, ja esmu vēl, bijis mēnešiem vai nedēļām tādā ļoti skaidrā un tīrā vietā, tad tas, kas no manis iznāk, man arī šķiet, ka ir tāds vēl autentiskāks un īstāks tam, kas es tajā brīdī esmu. Ko es vēl gribēju piebilst, kāpēc, piemēram, agrāk es domāju, ka daudziem bija tā, ka viņi daudz vairāk arī zem substancēm rakstīja, nekā tagad, kad viņi raksta vairāk skaidrā, jo tu to arī ņem bišķi vairāk kā darbu, kā kaut kādu, tas nav vairs tikai savācamies reizi mēnesī ar kaut kādiem pāris draugiem, tur sadzeramies, kaut ko iepišam un uztaisam muzonu, tā kā tas ir, reāli cilvēki sēž stundām strādā pie tā. Bišķi nopietnāk vienkārši arī tā situācija, kur mēs esam aizrapojušies, Jā, es piekrītu, man patīk, kad bieži zem substancēm rodas tādas netipiskas idejas, kuras skaidrā neiedomāsies. Tāds ofošs par to es varētu rakstīt, Bet pēc tam, kad tu piesēdies un gribi dabūt ārā to labāko tekstu, tev ir ritīgi jādomā, jārokās savā vārdu krājumā, un bieži vien viņš kļūst ļoti paviršs, esot pālī. Beigās tu atskaties, tiešām nav tas. Tas labāk skaidrāk piesēdies, domā, un, kā Zaņārs teica, skaties uz to kā uz darbu daļai. Gribas to labāko sniegumu. Latvijā reperi var dzīvot finansiāli komfortabli.
Kur tu tur sākam ar tevi? Kur tu tur gāji? Droši vien, ka katram atšķirās, kas ir finansiāli komfortabli. Priekš tā, ko es tagad varu ar muzicēšanu nopelnīt pirms 8 gadiem, man liktos riktīgi krūti, tagad man tas vairs galīgi neliekas krūti. Man šķiet arī kā kuram reperim, tā kā reperi Latvijā top 5 varbūt var dzīvot ok, un arī kas ir ok katram, bet ja tu gribi pelnīt naudu, tad nemaz nedomā, ka to repu to izdarīs. Ja tu to dari dēļ naudas, tad ieteikt daudz cits šās sfēras pačakot. Bet ja tu to dari dēļ joy, ļoti bieži arī tās piķis paceļās. Ka vienkārši tu kaut kādā tādā nereālā haipā uz viļņa esi un mauc vienu pēc otras, un tad jau koncerti parādās un kaut kādu piķi var nopelnīt. Man vienkārši šķiet, ka reps atver daudziem cilvēkiem durvis uz citām lietām. Tu esi reperis, bet tu iegūsti kā platformu, caur ko tu vari darīt citas lietas, reklamēt ļoti labi. Tikai caur to, ka tu esi reperis, varbūt tu tieši ar to mūziku nedabūsi to naudu, bet piemēram, kur Krīvēns tagad ir, viņš ir visur televīzijā, visu kaut kur viņš brauka apkārt dara, un tas viss. Reps bija tas, kas atvēra durvis uz visu pārējo. Es piekrītu pilnīgi visiem iepriekš minētajiem apgalvojumiem. Man šķiet arī tieši tāpat kā Reiks teica, tu esi top 3 vai varbūt top 5, tev ir biežāk koncerti, lielāki koncerti, tu esi spējīgs pievākt publiku, izpārdot tos koncertus. Jā, tu vari dzīvot diezgan solīdi. Es noteikti neesmu pozīcijā, kurā es šobrīd varētu tikai tīri pārtikt no repa, bet es apstājos pie piekrīt, jo es zinu, ka noteikti to var realizēt. Ir piemēri Latvijā, kas to dara. Tāpat kā Hote minēja, ja tu spēj sevi iegrūst pareizajās lietās, pareizajos projektos, sevi parādīt, tas ir gana atvērts komunikabls vai proti rīkoties ar finansēm, tajā brīdī, kad tev iespējams ir forša koncerta vasara un tās finanses iegrūt kaut kādā citā projektā, biznesā vai vēl kaut kur, tu vari ar to repa naudu teorētiski izvilkt viņu vairāk un izvilkt viņu plašāk. Tāds mans skatījums. Tas, ko viņi apteica. Ja tu māki uztaisīt labu produktu, kā repu, un viņu noreprezentēt, kas ir koncerts, uz kuru veiksmīgi atnāks, piemēram, pilna zāle, un tad ir safe. Bieži nav tā, ka tas notiek, un es varbūt esmu bijis arī kaut kādās bišķi komfortablākās situācijās kaut kad. Šobrīd varbūt neesmu tik komfortablā situācijā. Bet var nopelnīt, bet vajag ļoti daudz domāt par to un strādāt, un tas nav viegli. Es nekad neesmu repu mūziku, uz mūziku skatījies kā uz savu galveno source of income. Tas vienmēr man ir bijis kā tāda vēl viena lieta, ko es daru, kas no kurienes arī ienāk papildus līdzekļi, kurus var kaut kādā biznesa lietā tālāk ielikt vai projektā, bet nekad neesmu paļāvies uz mūzikas naudu kā uz galveno source of income. Tā kā Hote teica, tas noteikti ir atvērs vēl kaut kāds cits durvis, kuras atkal pēc tam ienes naudu, bet tieši no muzona nekad neesmu balstījies vai arī gribējis balstīties uz to kā uz galveno ienākumu avotu, zinot situāciju Latvijā. Kāpēc tu negribi? Būtu jau skaisti, ja tas Es tieši esmu pretējais Rainam, jo es ilgu laiku nevarēju ar neko gandrīz nopelnīt. Un pirmā lielā nauda, ko es tiešām nopelnīju, bija no repa, un kas tālāk aizgāja uz biznesu, par ko Džeki runāja, kad tas būstoja tā repa karjeras apgriezienus, jo tev ir tas side hustles kaut kāds, bet es esmu labu laiku dzīvojis tikai uz repa naudas, tāpēc. Kāpēc tu negribētu, lai mūzika ir tavs? Tāpēc, ka es sev nekad neesmu redzējis tikai muzicējumu. Man gribas riktīgi. Tu jau vari to darīt. Tu jau vari darīt vispār. Nē, bet es saku, es neesmu nekad balstījies vai domājis, ka repa nauda būs man vienīgā nauda. Tā es to domāju. Bet vai endgolds nav tev, kad repa nauda ir the only way, ka tu vari neko citu nedarīt, bet tikai pelnīt baku no muzicēšanas? Nē, nav nekad tā bijis. Es saku, es sev nekad neesmu redzējis taisot tikai muzonu. Man gribas kaut ko darīt. Un to es arī paralēli visu laiku cenšos darīt. Vairums no mums to mūziku taisa, protams, galvenokārt priekš sevis, lai apmierinātu savu ego, bet lai tu to varētu darīt daudz ilgtspējīgāk, tev ir jāpaķer daudz lielāka publika, lielāka auditorija. Tas nozīmē lielāka nauda, lielāki ieguldījumi.
labāki klipi, ja sava tēla spodrināšana, viss pārējais, nu, tas prasa naudu, principā. Vairāk tu ieguldi, jo vairāk tev lielākoties nāk atpakaļ. Jūs tā minējāt, ja, vienkārši pirmajā epizodē, kas mums bija, vai visi satura veidotāji domā vienādi. Un Rolands tur pateica, nu jā, Latvijā arī tikai kādi 5 cilvēki var tikai ar satura veidošanu, tur visu influencēšanu, visu to prikalu izdzīvot. Un jūs sakat, top 5 kaut kāda reperi. Kas ir? Kas mums ir top 5? Top 5 ir. Kas ir tev komfortabli? Kas ir tas komfortablais top 5, manuprāt, Latvijā, un es zinu, 2 no viņiem pelnu way more nekā komfortabli. Ja tas tev ir komfortabli, tad no tas ir baigi subjektīvi, jā, kas kam ir komfortabli. No manas puses tas ir parasts izteiciens, es nebalstu uz statistiku, bet labi, tā vērojot. Cik ir tas cipars tad? Nu, tā kā, cik tev ir komfortabli? Ne jau nesaki, cik tu pelni, pasaki, katrs nosauc summu, kas viņam liekas komfortabli mēnesī. Man liekas, 3 mēnesī nopelnīt ir komfortabli. Nu, ir daudz vairāk Latvijā reperi, kas pelna 3 stūkā mēnesī. Nu jā, that's my whole point. Kad nav tikai top 5, tas ir ļoti subjektīvi teikt, ka top 5 pelna komfortablu babku katru mēnesi. As we just said, tas ir ļoti, ļoti subjektīvi. Nu, ja ir 3K komfortabli, tad top 20, es domāju. Tas ir jautājums, kas kam ir komfortabli, protams. Mēs jau mīlam komfortu visi. Protams. Ko tu par pasīvi? Es jau iedomājos. Sākumā tu pelni 3K mēnesī, un tad tev komfortabli paliek 10K mēnesī. Tur jau tā lieta. Es domāju, ka top 5 šobrīd ar trīnīti vispār neizvilkta savā dzīvē. Top 5 toči ne ar trīnīti. Tur jau tā lieta, saprot? Tā kā, it's big levels of shit. Tas, kas man bija pirms 4 gadiem vajadzīgs, man tagad vispār neapmierina, zini. Tagad ir nomainījies tas komforta līmenis. Kas ir stāsts? Mēs ar Dištev, viņš man sāk skatīties, tad viņš fina šenkmīt. Mans dzīves stils traucē vai kādreiz ir traucējis attiecībās ar otru pusīti? 3, 2, 1. Banda, mazlai mūzika. Gribu neko teikt, bet jūs tādā vienā flangā bieži vien visur esat redzat. Kas tas bija tikko? Nepavēl, mēs esam draugi. Jūs traucīgi, viņi arī traucē viņu. Tā actually ir. Vēl šonadēļ bija situācija, vai tas bija pagājušajā nedēļā. Tas bija pagājušajā nedēļā. Labi, padalieties. Mēs izgājām brālīt ārā bišķiņu. Izgājām bišķiņu, un mēs abi tieši smējamies, man uzraksta draudzene, viņam uzraksta draudzene, un viņas abas ir vienādā pozīcijā. Viņas jau tik skīmeni. Un mēs tāds, vai jūs negribat satikties un kopā padusmoties? Why not? Es noteikti biju dzīves situācijas, kur aizraujoties ar ballītēm, ar kaut kādu strādāšanu, darbošanos, tas ir ietekmējis gan attiecības ar otru pusīti, gan ar draugiem, gan ar ģimenes locekļiem, gan pašam ar sevi. Tā kā es domāju, tas normāli. Normāli, jā. Protams, visam ir sava robeža, bet gadā tas normāli. Citā pusē nesaprot visu tavu un prasam prom. Skaties, ka tev nesako. Labi, Zaļār, ko tu domā par to? Es domāju, ka tas ir slikti, bet tā ir. Tāds tas dzīves stils ir, un ir daudz jāuparē uz to, un es to vienmēr arī daru, un piedodiet visas manas bijušās meitenes. Bijušās un nākamās bijušās. Mēs sēdējām, mēs runājām ar draudzeni, un es runāju ar Rolandu pa telefonu, un saku, ka man reāli rakstīt repu, taisīt mūziku ir mana svarīgākā lieta pasaulē, un es to likšu pāri attiecībām. Un mēs pēc tam izšķīrāmies. Bet, tā kā stili tu mēģini, tu tur tusē vēl pa vidu un, izskaraču tā kā būtībā, jo tu vairāk repo, jo tu vairāk domā par to un tu vairāk izliec sevi tur un tā. Man vienmēr ir bijis tā, ka vienkārši tas visas attiecības, kuras esmu bijis, vienkārši iet lielākā dirsā. Man liekas, jābūt super lielai disciplīnai, jo tev koncerti visu laiku ir naktīs, visur apkārt cilvēki tusē un tā pašā laikā tev meitene piekdienas vakarā gaida, kad tu atbrauks no koncerta 5 no rīta.
Nē, nu var jau ņemt viņu līdzi, bet tā kā ne jau katru dienu, ja tev ir daudz koncertu un tā tālāk. Es, piemēram, esmu uzstājies varbūt procentuāli 5% koncertu skaidrā no visiem maniem koncertiem. Un, ja viņi vēl ir daudz, tad tu visu laiku esi kaut kādā algoritmā. Algoritmu gūsteknis. Tā tas ir, Jā. Es nostājos sākumā šeit, pilnīgi nepiekrītu, es nomainīju. Redz, kas ir. Protams, ir kaut kādi periodi, kad sanāk ieslīgt bohēmā un pēc afterīša ir vēl viens afterīts un tad ritīgs perebors un tu no rīta ievelcies saulē pretī mājās, pilnīgā zombijā. Loģiski tā ir bijis. Bet kaut kā es vienmēr esmu centies sadalīt to repa ballīšu dzīvi ar ģimenes dzīvi. Man tā ideoloģija vienmēr ir bijusi, ka vajag atrast to īsto cilvēciņu, ar ko tu būsi kopā un pavadīs savu dzīvi, un līdz ar to tam ir milzīga atbildība līdz valkās. Un gribās piedzerties, gribas ritīgi ar čomiem nokost un lietot visādas substances, bet es zinu, ka man mājās ir tas cilvēciņš, kas mani gaida un super lojāls pret mani. Un tas ir jānovērtē. Vienīgais veids, kā to var novērtēt, protams, ir simtiem veidu, bet šajā gadījumā esot tusā, atnāc mājās un varbūt nākošajā dienā neej atkal tusēt, bet paliec ar ģimeni. Ja? Protams, jā, ir milzīga atbildība. Tagad varu saukt sevi arī par tēvu, ja? Līdz ar to. Vēl jau vairāk tev ir jāpadomā uz priekšu par savu ģimeni. Ja? Un tu nevari vairs tā visu laiku kost un tu domā par sevi un savu reputāciju, par savu veselību ilgtermiņā. Līdz ar to, protams, es noteikti esmu cilvēks, kas pavalkās uz substancēm, kam, ja ir āķis lūpā, gribās vēl un līdz kliņķim, bet, ir jāsadala sevi. Un tā kā mans cilvēks mani saprot ar to, ko es daru, un vienkārši pašam arī ir jāprot sevi kontrolēt līdz ar savu otru pusīti, un tad beigās man tas nav tā super slikti nospēlējis attiecībā pret mūsu kopdzīvi un tā tālāk. Man liekas, arī ne tikai alkohols, bet piemēram tas, ka tu esi uz stage, tev ir uzmanība, tev visi smēķi skrien apkārt, fočējās. Viss atkarīgs arī no tās otras pusītes, cik viņi ir pašpārliecināti. Cik viņi ir pašpārliecināti par sevi un vai viņa netaisa drāmas dēļ nevajadzīgām lietām. Protams, tas ir atkarīgs tiešām. Man tas nav lojalitātes jautājums vispār, piemēram. Man tas nav vispār saistīts ar lojalitāti vai meitenēm. Tikai alkohols. Tik vienkārši ar to, ka es neesmu mājās un es nezinu. Es paliku pa vidu, jo tas, kāda ir bijusi manas vasaras, kad ir končs un tā tālāk, visur bijusi draudzene līdzi. Esam bijuši kaut kādos interesantos periodos, bet esam tur bijuši visu laiku kopā. Ja esam taisījuši sūdzi, tad kopā. Ir koncerti, uz kuriem negribās nemaz draudzēm vilkt līdzi. Jā, kas tie pa končiem tev? Ja tev ir 5 koncerti, piemēram, nedēļā, ja? Un tev ir, visur viņi ņems līdzi, tas ir crazy diezgan, tas ir kaut kādi tur lauku tusi, ir kaut kādi klubu tusi, kur ir līdz 3 rītā un visādi nezinām cilvēki. Un man dažreiz gribās, lai viņi paliek drošībā un es braucu ar savu komandu močī. Bet tas, protams, katram, kā kuram, bet tas ir cool, ka tu vari tā to apvienot, tas, man liekas, nav viegli. Man nebūtu. Tas no dāmas daudz atkarīgs. Jā, šajā. Vai no puiši? Varbūt jums šis patīk? Ziniet? Un kā ar šo? Nē, kaut kā mazliet citādāk. Vēl arī ir šāds variants. Jā, bet es tā kā nezinu, vai tas būtu priekš manis. Es atvainojos, cienītais, tad ko jūs šeit meklējat? Kā? Uzvalku, protams. Bet jūs saprotat, ka šeit ir intīma preču veikals? Kā lūdzu? Ja arī tu dažreiz jūties apmulsis un nezini, ko meklē, Yes vienmēr nāks palīgā. Jauni produkti, jauni veidi, kā baudīt un sniegt baudu. Turklāt tas viss tepat Rīgas centrā Aleksandra Čaka ielā 39A. Nav ko kautrēties. Nāc ciemos. Pilnīgi visiem piedāvājumiem es šobrīd saku jā. 3, 2, 1. Es pa lielam saku jā visiem piedāvājumiem, jo man viņi nav tik daudz, bet
Es vienkārši kā iespējami potenciāli manā galvā ir piedāvājumi, kuriem es teiktu nē. Es esmu pateicis nē, piemēram, kur ir jābrauc tālu un tas īsti neatmaksājas. Bet pa lielam, ja man ir ērti, es esmu pozīcijā, kur es varu, kur man ir laiks to darīt, tad es noteikti teiktu jā. Man ļoti daudz piedāvājumu visādi ir gan ar koncertiem saistībā, sadarbībām, un es jau kādu labu laiku filtrēju, ko man vajag, kas man pašam interesē, jo tā jau tu vienmēr var pateikt jā, nopelnīt ekstra bablo un visi forši, bet vienā brīdī, kad tu to esi darījis jau, nezinu, gadu, divus, tad tev, bišķi tādi gaļaks, visam teikt, jā. Man reāli bieži vien ir gaļaks, tā kā šī gada laikā noteikti vairāk es teicu nē nekā jā. Jā, es nepiekrītu daudz. Varbūt ne daudz, bet nav tā, ka man varbūt arī nav tik daudz tie kaut kādi piedāvājumi, bet man ir ļoti augsts ego. Tā kā, ja tas galīgi kaut kāds... Man citreiz tās privātās ballītes biedē arī. It īpaši, ja tas ir kaut kāds saistīts ar mani kaut kādu solo stāfu vai tur publisku tēlu vai kaut ko tādu, un tur taču vajag būt tā, kā man gribās. Tur, kur es esmu viens pats, ja, un es kaut ko prezentēju, vai tur ir ļoti stingra kaut kāda kvalitātes kontrola no manas puses, un vispār vai es vēlos darīt to, kā es Reinis, reperis Antikvariāts. Jā, man arī jāatzīst, ka varbūt to projektu piedāvājumu nav tā, ka galīgi nevar atkauties no viņiem, bet šeit arī runa ir par manu reputāciju, par organizācijas vai pasākumu reputāciju kā tādu. Un ļoti bieži iespējams tas ir arī par samaksu. Ja mēs nespējam vienoties par kaut ko konkrētu vai par manis noliktu kaut kādu summu, tad, protams, jā, ja mēs nevaram dienas beigās nonākt pie kopsaucēja, tad es pilnībā nepiekrītu. Un jā, es izvērtēšu, kur es braucu, kāpēc es braucu, jā, cik tālu tas varbūt ir, jā, kādai auditorijai es uzstājos, un jā, pilnīgi piekrītu Zaņāram par to, ka tu kā solists, kā mākslinieks, tu tiešām veido to savu tēlu un tu skaties, kur tu uzstājies. Ja? Vai tu uzstājies tikai bērnu ballītēs un pēc tam tev tā vizuāli ir atcerās kā to reperi, kas tikai bērnu ballītēs uzstājās, vai arī tu izvērtē tomēr, kur tu brauksi, kāpēc tu brauksi, kāda ir tā atgriezeniskā saite no tā visa, tā pievienotā vērtība. Un, protams, galvenokārt jau tas ir honorārs, ko mēs vēlamies nopelnīt. Ieņemot pozīciju, es kaut kā nemaz nedomāju tā konkrēti par darba piedāvājumiem. Es tā uzreiz vispārīgi domāju par piedāvājumiem dzīvēs, satiekoties, kompānijas. Noteikti nekad neesmu teicis visam jā. Man vispār galvā ir jau sen tāds fujaks, rajens, par ko es tā kā kļūstu. Un tad, kad ir kaut kādas situācijas dzīvē, es cenšos tā kā atbildēt sev iekšēji uz to jautājumu, vai aizejot tur, vai es palīdzēšu sev kļūt par to fujeku, vai es tieši iešu soli atpakaļ. Protams, nevienmēr sanāk veikt pareizo lēmumu, pat ne pareizo lēmumu, bet to lēmumu, kurš tā kā atbilst tai manai vīzijai, kas man ir galvā, bet cenšos kaut kādā ziņā noteikti arī bišķiņ neļauj varbūt savu dzīvi šobrīd izbaudīt, bet gribu ticēt, ka es gribu ticēt, bet zinu, ka tas ir tā vērts un būs tā vērts. Nomainīt pozīciju. Jā, pastāsti, kāpēc jūs mainīt pozīciju? Es nomainīju pozīciju, jo es sapratu, ka tomēr, labi, tā man galvenā nostāja ir tāda, kā es iepriekš minēju, bet tomēr ir gadījušies momenti, kad izpalīdzi kolēģim, izpalīdzi draugam, vai izpalīdzi radiniekam, nomauc to vienu dziesmiņu, un īstenībā tev ir tā, zini, vienreiz darba ballītājs, es domāju, galīgi negribētos, bet lūdzu, Jānis, gribīgi forši, tev labi sanāk, visi kolēģi grib dzirdēt, kā, vai vienā momentā ātri vienu nomauks un viss. Pēc cik šotiem? Un tu pārkāp sev pāri, un tu to izdari, beigās nekas traks jau nav, bet tā ir situācija, kurā tu tā neesi uzreiz ar visām 4 iekšā, bet tu bišķiņ palauzies tomēr, līdz ar to es melotu sev, ja es teiktu, pilnībā nepiekrītu, bet drīzāk nepiekrītu šajā gadījumā. Es nomainīju pozīciju, jo man laikam vienkārši tik nebija pietiekama laika, lai kārtīgi apsvērtu jautājumu, kad es padomāju savā galvā, ka es esmu teicis ļoti daudz privātiem pasākumiem, kas vienkārši liekas jocīgi. Es nezinu, aizbraukt likt vienītī uz kādam džekam ir dzimšanas diena un nezinu, ko tur sagaidīt. Un naudas faktors man likās, arī loģiski, kad ir savu summu, zem kuras es nekritīšu. Es vienkārši to neizskatīju kā faktoru sākumā. Pirmais, ko es iedomājos, vispār nebija koncerts saistībā ar piedāvājumiem. Jo ir tik daudz reklāmas piedāvājumu, viss kaut kas, un man liekas, saistībā ar to, tev jāsaprot, kādas tavas vērtības un vai tu gribi asociēties ar to. Un
ja tas neiet kopā ar tavu tēlu vai tavu imidžu vai to, kas tu gribi būt, tad tu mazliet pazaudē sevi, man liekas. Bet par koncertiem, nu jā, tev jāzina savu vērtību, man liekas. Ir bijis daudz, kur tu uzstājies un saproti, tā kā es tev vairs negribu uzstāties. Un tad tu sāc domāt, un iespējams dažreiz ir jāuzskrūvē cenu, lai cilvēki vienkārši nepaņem tevi. Un, ja piekrīt, tad vismaz beigās tev tāds, vismaz uzskrūvē cenu. Es vēl joprojām uztraucos uzstāties lielu pūļu priekšā. 3, 2, 1. Tas jautājums īsti nespēlē uz manis, jo man pohuj, cik daudz cilvēku man vienmēr būs lampinieks. Un man pat ir, es uzstājoties arēnā, biju mierīgāks nekā, piemēram, citā koncertā uzstājoties, kur būtu, piemēram, 200 cilvēki, un arēnā bija, Zaņārs kāds reiz reāli iestraso. Man ir ļoti smags lampinieks. Tāpēc es arī ļoti daudz lietoju substances un alkoholu pirms kāpu virsū uz skatuves, lai Kopiņu mehānismu. Lai atbrīvotos un bišķiņ pat palaist nervu vaļā. Nesanāk sev pēc tam pārmest katru reizi. Jā, tā ir. Es mācos un pēc ļoti, dažreiz ir tā kā viena auga, kaut kāds, tu pārkāpi sev un cīnies ar to, jo tajā brīdī, kad es uzkāpu virsū, ir viss safe. Bet līdz brīdim, kad es kāpu, ir šausmas pilnīgs, tā kā rokas trīc un vēders griežās un tādu visādi. Man tā kā ir bieži, kad ir mazāk cilvēki, ir lielāks uztraukums nekā, kad ir pilns, piemēram, tur 5000, 6000 cilvēku. Nekad nav tā, ka, ja ir ļoti daudz cilvēku, ir lielāks uztraukums. Drīzāk, ja tu nezini kādu dziesmu jaunu, kurai vārdi iespējams tev nav vēl galvā, jo tu esi mazāk sagatavojies sliktākā fiziskā formā uz pohām, vai, tad tev ir lielāks uztraukums. Un arī tad, ja tas ir kaut kāds īpašs cilvēks, kas tev tur ir tej pūlī, vai īpaši cilvēki, vai kaut kas, kam tu gribi sev parādīt, tad ir lielāks uztraukums. Bet ļoti bieži tas ir tāds arī patīkamais uztraukums, kas arī ir uztraukums, kas ir, ka tu nevari sagaidīt, ka tu ieliks iekšā tajā ūdenī. Jā, mana mamma vienmēr ir teikusi, ja tu uztraucies, tas nozīmē, ka tev rūp, tev ir svarīgs iznākums. Tev ir svarīgs, kā tu sev parādīsi, lai tu sevi neapkaunot. Un man ir tā, ka, protams, ar laiku es esmu daudz vairāk pieredzis un jūtos super komfortabli. Tāpēc es laikam esmu piekrītu, nevis pilnībā piekrītu. Tāpēc, kad brīdī, kad es uzkāpju uz skatuves un tu to pirmo dziesmu nomauc, tad tas uztraukums tā nokrīt. Un tu saproti, ka viss tas ir mans. Un tu dari savu sūdu tālāk un jūties ērti, bet līdz tam ir stresiņš jāatstaigā mīņā. Es domāju, šo dziesmu pabeidzu tur pirms nedēļas, kā Reiks teica. Vēl jāatcerās vārdi. Vai es tagad sajaukšu, kā es iziešu no tās situācijas. Protams, tev nav koncī tāds iepriekšējais plāns. Ja tu sapisies, tev tajā brīdī ir jādomā, kā iziet no tā. Ja? Kaut kā ātri reaģēt un strādāt ar to. Uztraukums noteikti ir vienmēr, manā gadījumā, tam laikam nav pat starpības lielāks pūlis vai mazāks pūlis, jo, protams, ir sava specifika, kā tu strādās ar maz cilvēkiem un kā tu spēsi pavilkt lielāku pūli. Tas ir fakts, bet vai mans uztraukums to kaut kādā veidā diktē? Es domāju, ka nē. Tad drīzāk ir iepriekšējais sagatavotība un tāds background checks par to, kur tu uzstājies, kāda ir auditorija un vienkārši spēja pielāgoties situācijai manā gadījumā. Jā, tāpat kā Zaņārs teica, pirms katra konča ir diezgan liels uztraukums. Nav pat svarīgi, cik daudz cilvēku priekšā tas pasākums būs. Uztraukums ir, un es īstenībā viņu esmu ļoti jau iemīlējis par šiem gadiem. Man reāli cepīja, kad ir tās bailes, un tad nāk tas koncerts, un es zinu, atkal būs šitais hujāts. Bet esmu izstrādājis tādu savu kaut kādu tehniku. Viņa nav tā, ka man baigi palīdz nomierināties, bet pirms katra konča es vienalga, kuras būtu, es kaut kur nolienu malā vai zem skatuves vienalga, es atrodu kaut kādas 3 minūtes, prosti ieiet savā zonā, aiztaisu acis un prosti pēsu ar sevi, neaizēju līdz tām domām, tām emocijām, un tas man sazemē, un tad ir tās, davai fujek, maucam, akal esam šitāni. Un tad, jā, es ļoti ceru, ka tā sajūta nekad nepazudīs. Tā kā Reiks teica, iespējams, ka pat tā, kad ir mazāk cilvēku, tad tas pasākums liekas tāds vēl intīmāks, vairāk ar katru cilvēku vari sakonektēties vai diskonektēties. Varbūt, ka tas pat uzliek tādu vēl kaut kādu lielāku atbildību
Nu jā, alkohols to sajūtu palīdz remdēt, cenšos to arī pēdējos gados neiet to shortcutu, bet pats ar sevi iekšēji tik galā. Bet jā, es saku, es ļoti ceru, ka tā sajūta, ka nepazudīs viņa tādu bišķiņu atkarību izdarījuši. Kaut arī ir riktīgi mīzīgi tajā brīdī, bet tajā laikā kaut kas nereāli krūts par to sajūtu. Tas ir adrenalīns. Man tā sajūta nekad nav bijusi, un man tā nebija pat pirmajā koncī. Es tā kā nezinu, man vienkārši patika. Es zināju, ka es esmu tur, kur man vajag būt, un man viņa vienkārši nav bijusi, lai man viņa būtu jāpārdzīvo. Manā gadījumā, laikam, jau vairāk tiešām es saplānoju to koncertu bezmazliet. Pēc tās dziesmas es varētu parunāt par to. Pēc tās varētu to pieminēt. Un tajā brīdī tu satraucies, jo tev bija kaut kāds plāns un tu gribi pie viņa pieturēties. Ja? Tik līdz es atslēdzu sevī to labo pohuju, sauksim to tā. Un tajā brīdī tu to koncertu arī izbaudi vairāk. Tev nav tas uztraukums tik liels un tu vienkārši ej tajā plūsmā. Ja? Tu skaties, kas notiek apkārt, kas notiek tajā brīdī, kāda ir reakcija pēc dziesmām. Ja? Es varu papildināt laikam to, ko Zeļģis teica, jo es uzskatu, ka tieši, ja man būtu plāns katram koncertam, tas man iedod kaut kādu stresu. Ja tu uzej, tu ej uz momentu, tu redzi, kā cilvēki reaģē, ko viņi teica. Ja man uztraukums sākās brīdī, ja kaut kas aiziet pat dirsu, piemēram, tu aizies uz koncertu, kaut kāds pilnīgs dalībnieks skaņotājs, vai organizatori kaut ko tupīja, vai konča laikā kaut kas notiek. Tikai tad, un tā ir vienmēr gandrīz, ja tev kaut kas aiziet pat dirsu, tad tu sāc uztraukties. Bet pirms koncerta un tā on average koncīna, es blesku, ka es to varu darīt, man tas patīk, ja man būtu uztraukums par to, es to nedarītu. Es esmu diezgan anxious cilvēks, un skatu ir viena no tām vietām, kur man angsts gan vispār nav. Bet, ja ir pirms koncerta kaut kāda zaparas, tur nav DJ galds, kaut kas, tad, protams, tad paliec dusmīgs, tev uzreiz rāja garām, liekas, viss dirsā, to tāds būs. Tā? Viņš man izņēma reāli vārdus no mutes, jo es gribēju papildināt to, kad es stresoju, ja ir iemesls stresot. Ja es aizēju koncertēt un viss ir kārtībā, es zinu, kur es atnācu un viss ir tā, kā es to gaidīju. Un ja nav iemesls stresot, tad kāpēc stresot? Cik bieži tieši sanāk sapisties tur visā tajā procesā? Ja kāds sapišās, tad usually tie neesam mēs, un tad tas ir iemesls, kāpēc es palieku dusmīgs. Pagājušajā gadā bija viens milzīgs koncerts, kur tev izrubīja vienkārši tums ārā izskatīt. Tajā brīdī, what the fuck, visi fani tādi bū! Sāk tev dirst virsū, tu esi vainīgs tajā brīdī. Viņi jau nezina to, ka kāds cits ir kaut kāds zaparu uztaisījis. Tu esi seja, tu esi atbildība. Exactly. Bet tāda nav vairs. Kādreiz tas bija vairāk, kad es uzskatu, ka reperis neuztvēra tik nopietni pirms 2-3 gadiem. Tad arī tā pieeja no organizatoriskās puses bija tāda, nezinu, tie jau kādi reperi pohuji. Bet tagad tā vairs īsti nav. Ļoti reti, varbūt 1-2 gadā saskaramies kaut ko tādu. Mana ģimene atbalsta manu karjeras ceļu. 3, 2, 1. Karoči, kāpēc paliku šeit? Šķiet, ka atbalsta, bet tajā pat laikā nav nekad bijis tās, ka šīs fujak, jā. Tu dari to, kas tev ir jādara, un mums cepīja tas, ko dari. Nav bijušas pretenzijas, bet nav arī bijis tāds baigais sprīdis par to, ko es daru, tāpēc es paliku pa vidu. Ziniet, nomainīja pozīciju. Jā, vienkārši tā, kad man mutere ir, piemēram, mans lielākais fans, un viņi tā kā visu noklausās, visas kaut kādas radio intervijas arhīvos meklē. Tiešām no muteres man ir nereāls atbalsts, bet no visas pārējās ģimenes skatoties, tā kā absolūti zero pilnībā. Bet tas ir tāpēc, ka viss, kas nāk līdzi tam dzīves stilam, vai kāpēc? Es nezinu, man ir vispār ļoti interesanti dinamika. Cik es zinu, tu rubīji muzo ne tikai paņem pie miķa, tu visu vari spēlēt instrumentu visu. Jā. No sākuma jau arī, kad vispār es sāku spēlēt, no senča puses, no tā visa gala bija šausmīgi, kas tas tāds ir vispār. Bet dienas beigās, un tad es arī ar māti runāju par to visu, arī par to, ko mēs tur darām tajos afteros un visādas tādas lietas, un mamma ļoti saprotoši. Viņa saka, tā ir tava dzīvīte, tu šito izvēlējies. Dienas beigās jau mēs dzīvojam to dzīvi, ne jau vecāki, bet paldies par to, ka viņi izaudzināja mūs, un tas arī viss. Es esmu ļoti, ļoti tālu no savas ģimenes šobrīd. Tā kā mana mamma ir Krievijā, vispār apprecējusies tā kā kaut kādās, Sibīrijā, karoči.
Un tā bija tāda vienīgais kontakts ar ģimeni, man normāls ir ar viņu. Un ar pārējiem es vispār nekontaktējos. Prasa, kā tev ir? Man tagad, es stāvu pie piekrīt tikai tāpēc, ka tas man bija tāds ļoti monumentāls brīdis, ka mana mamma pirmo reizi atnāca uz mūsu koncertu. Un viņa bija ekstāzē. Viņa bija tāds fuck yeah. Un pirms tam viņa visu laiku ir atrod normālu darbu. Ko tu dari no sērijas? Ar tēvu man stil tā ir mazliet, ka viņam pohoja. Viņš uzskata, ka reps nav īsti mūzika, jāspēlē jazz, blues, to vai tā, tas ir īsti mūzika. Bet es kā cīnījos par to, lai man ģimene respektē to, ar ko es nodarbojos. Un kaut kā maģiskā veidā tas sanāca, ka tagad man arī Oma visus klausās, šēro. Visi krustmātes, krustāvi, mamma ieskaitot arī nāk paši uz koncertiem, grib nākt vēl kā. Es cīnījos par to un es lepojos ar to. Bet ir kaut kādi atsevišķi individu ģimenē, kuri viņi nevar to pieņemt. Bet kā Zaņārs teica, tas nav īsti, none of your problem. Tad dzīvo, dara savu lietu. Sākumā bija tā kā, tur, nezinu, sensi smējās, un nelikās, ka kas tā pa huņa. Bet tiklīdz sāku repot, tur, nezinu, prezidents iznāca ārā, un tu sāc dabūt fame, tu sāc tev cilvēki atpazīst, sāc dabūt naudu, un tad cilvēki to sāk tā kā novērtēt un saprast, kad īstenībā Džekam bija kaut kādas idejas, ko realizēt. Nebija nekad tā, kad man kāds kaut kur būtu atbalstījis finansiāli vai kaut kādā tādā veidā, vai teicis, tas ir reāli cool, ko tu dari. Bet pats vienmēr močīju un beigās, protams, māsas ir super priecīgas nākt uz končiem un ir ļoti daudz tādas iespējas un benefiti, ko arī ģimene saņem. Tā kā viņi atbalsta, viņiem patīk. Sensim tā patīk, ka viņam tagad ir bans uz maniem koncertiem. Viņš noteikti bija pelnījis. Tās ir labais atbalsts. Tā kā ir dažādi atbalstītāji, kā kurš ģimene, bet ir kopumā viss super. Interesanti, ka visiem, kam ir kaut kam ģimenē nav ok, tāpat kā man, tas ir tēvs. Mammai varbūt viņi ir neitrāli, lai es daru, ko es gribu, tā kā viņi man nespiedīs, tā ir mana dzīve, bet tēvs ir kategoriski cilvēks, kurš viņam ir ekspektācijas, un ja tu nedari, tur, zini, ej par ārstu, izej visu karjeras kāpni, viņš grib to NPC, es teiktu, dzīves negribu kādreiz. Man vienkārši patīk iet brīvplūsmā, zini, un viņš laikam ir ļoti ne-ok ar to, kad es nedaru to, ko viņš grib, zini. Varbūt sākotnēji man šķiet, ka vispār kopumā ar radiem bija tā, ka viņi īsti nesaprata, ko es daru. Es kaut ko taustījos, kādreiz muziķēnēm mācoties, tur dziedāju korī, ansamblī, solo. Kad jau būs kaut kāds dziedātājs skolas laikā, vēl domāju, ka es vispār olimpiskajās spēlēs piedalīšos, trenējoties vieglatlētikā. Un, sākumā nevarēju saprast, kāds tas atbalsts ir, bet tik līdz kaut kāda atpazīstamība parādās un cilvēki tev klausās, atpazīst, kā Reiks teica, un vēl saprot, ka kaut kāda naudiņa no tā arī ienāk, tad tas skats pilnīgi citādāks pavarās. Mamma vienmēr ir bijis lielākais fans, tāpat kā Zaņāram. Visu šēro, atbalsta, vienmēr visu zina pirmā un jautā, pa kuru laiku tu biji tur tajā intervijā vai tajā vietā. Un visu viņa zina pat bieži vien pirms manis. Ar tēvu ir tā, ka viņš šobrīd jau atbalsta, bet viņš uz visām lietām dzīvē ir skatījies tā, ka vai tas bija sports, vai tā bija mūzikas skola. Viņam gala rezultātā ir svarīgi, vai tas tev nesīs naudu, vai tu ar to nopelnīsi, vai tu ar to varēsi izdzīvot beigās, uzturēt ģimeni un tā tālāk. Un tad, kad jau ar tēvu runājām, viņš saprata, ka tomēr kaut kur ar to mūziku var tikt, cilvēkiem ir interese, ir uzaicinājumi, protams, runājām arī par honorāriem, ko prasu. Tajā brīdī viņš saprata, pa stundas setu pelnīt tur tādu un tādu naudu. Tas ir tomēr iespaidīgi, un kurš katrs to nevar izdarīt. Un, tas viņa acīs bija veiksmes faktors, un tad jau viņš uz to maigāk paskatījās, plus vēl saprotot, ka viss pārējais, ko es dzīvē darīju, nebija nekāds fuck-ups, kad esmu spējīgs dzīvot patstāvīgi, nomaksāt rēķinus, veidot ģimeni un tā tālāk, tā joprojām. Tad, protams, viņš uz to paskatījās pilnīgi citādāk, un šobrīd jau ir dziesmas, par kurām viņš fano, tur kaut kādas neizlaistās, kuras viņš prasa, lai es atsūtu. Viņam tagad zvana signāls ir dziesma, kur pat nav publiski pieejama šobrīd. Tā kā, un Sencītim 64 gadi, tā kā, viņš arī varbūt bišķiņ vēl cita paudze, kura uz to repu arī skatās tā bišķiņ ar šķību aci un domā, kas tā par narkomānu mūziku. Bet šobrīd visi fano atbalsta un esmu pateicīgs.
Vai tu nomainīji, man liekas, pozīciju? Es nomainīju, jā, tāpēc, ka tagad, kad Džeks stāstīja par savām pieredzēm, es sapratu, ka noteikti arī vairāk atbalsta nekā neatbalsta, jo pat ja tas nav vārdos pateikts, tāpatām šēro klausās, ir sevišķi vecmāmiņa Dulu visu laiku YouTube, I mean love skan. Un ko es vispār biju aizmirsis, man mučiņi uzdāvināja Ziemassvētkiem miķi, uz kur es joprojām rakstos. Tā kā viņa man nav vārdiski pateikusi jau fuik, kā man riktīgi cepīt tas, ko dara, bet tomēr ir bijušas kaut kādas darbības, ar kurām viņa ir parādījusi, ka viņa pat varbūt, ja ne pilnībā atbalsta, tad vismaz tā kā ļauj man vienkārši pašam iet to ceļu un jā, tomēr arī kaut kā bišķiņ pastumj. Rezumē tāds, ka mammas atbalsts cenši nē. Man tēvs arī ir kaut kad pirms gadiem piedāvājis, ja tu tur klipam kaut kādu naudiņu vajag, es jau to mierīgi varu. Mans tēvs piedāvāja man, ka viņš var būt mans menedžers. Jā, es visu laiku biju sliktais, un tad vienu dienu, vispār menedžeri vajag? Hell no, bro. Tā ir, kad nauda nāk, tad viss maida. Tā ir. Man ir svarīga muzikālā izglītība. 3, 2, 1. Labi, Zaļi, tu vienīgais neitrāli. Jā, man pašam ir muzikālā izglītība, man tas noteikti palīdz tas, kad es protu spēlēt vismaz vienu instrumentu. Tas man noteikti ir ielicis pamatus ritma izjūtā, zinot, kuri akordi, ar kuriem draudzējās, kuri intervāli draudzējās. Spēju, protams, vieglāk kaut kādas melodijas ģenerēt un pielāgot bītiem, pavadījumiem, tos pašus pavadījumus, bītus taisīt. Tas man noteikti palīdz, bet šobrīd, iespējams, es tā domāju, tāpēc, ka es neesmu pozīcijā, kurā man nav muzikālās izglītības. Bet es domāju, ka es varētu rauties arī bez tā. Bet fakts, ka tas man ārkārtīgi palīdz šobrīd, jā. Jā, es neuzskatu, ka katram būtu tur vienādi jādomā par šo, bet tas, kas man piemēram, tas ir svarīgi, tāpēc, ka es varu to izmantot savā muzikā un piešķirt daudz vairāk krāsas tam visam. Plus es varu ļoti labi ar producentiem sadarboties un sarunāties, un viņi saprot, ko es saprotu, ko viņi saka, šits ir tajā kijā, šits tā, paceļam augstāk, izdaram to. Un tas vienkārši dod ļoti daudz priekšrocības, un man patīk tas, ka es varu tur dziedāt, es varu spēlēt ģitāru uz skatuves, es varu spēlēt klavierus, es varu iespēlēt precīzi kādas sajūtas es vēlos iekšā bītā un to visu izmantot. Tā kā man tas ir svarīgi. Nav tā, ka man liekas, ka vispār kā mūziķim ir obligāti jābūt tai izglītībai, bet piemēram, vienkārši skatoties tādu kaut kādu Latvijas repera kontekstu, var just to atšķirību, ka esmu mācījies mūzikas akadēmijā. Tas ir mans trumpis. Neviens nav tāds, kāds es esmu. Un, labi, neviens nav tāds kā neviens cits, bet, whatever, es jau te aiziepojos. Bet, jā, man tas ir vienkārši šausmīgi palīdz un kaut kāds pilnībā citādāk tā mūzika ir nekā pārējiem visiem. Un es domāju, ka neviens to nevarētu izdarīt, tā kā es. Real. Zaļa ir the goat. Kā tev prasa? Es daudz nezinu, bet es spēlēju, kad es biju jaunāks bungas kaut kādus 6 gadus. Man ir kaut kāda muzikālā izglītība tehniski, bet vai tas man palīdz tajā, ko es daru un ikdienā, vispār nē. Un tas bišķiņ grūzī, jo es gribētu kā Zaņārs varētu un Reiks visu pats darīt, tur komunicēt tik seamless ar producentiem, bet man ir vienkārši paveicies, ka man apkārt ir cilvēki, kas to zina, un viņi palīdz ar savām zināšanām realizēt manas idejas. Tas, ko es esmu mācījies tur skolā, bungas skolā, tas man pildīt manu darbu, vispār nepalīdz nekādīgi. Pirmkārt, es piekrītu tam, ko viņš teica, bet otrkārt, tas tikai piemērs. Es biju domājis par to, cik forši būtu pašam bītus mācēt un visu taisīt. Es to sāku mēģināt darīt, un tad es sapratu, ka man blakus ir tik talantīgs cilvēks kā Zaņārs, kurš ir pilnībā piekrīt šajā jautājumā. Un kā man vajadzētu iemācīties, lai es varētu uztaisīt labāk nekā cilvēks, kas dara visu mūžu. Tāpēc mēs esam blesti ar saviem draugiem, paldies viņiem, un mēs kopā uztaisam lielisku komandu. Izglītība noteikti nāk ļoti par labu. Tā kā Džeki arī teica, tas pilnīgi noteikti paver vēl vairāk durtiņas tajā, kā tu vari izveidot dziesmu. Bet manā gadījumā es vispār mūziku rakstīt, dziedāt nedomāju nevienā brīdī augot. Kad biju maziņš, es dziedāju, bet
līdz pat 20 gadu vecumam es nevienā brīdī nedomāju, ka es vispār būšu fujas, kurš rakstīs mūziku, kurš dziedās. Un tā kā priekš manis mūzika galvenokārt ir vienkārši par kaut kādu pašizpausmu, par salikt kaut kā pa plauktiņiem to, kas notiek galvā un to, kas notiek iekšā. Un man svarīgākais ir, ka es varu izdarīt to, ko es gribu. Protams, šitajā procesā, kopš es rakstu muzonu un strādāju ar dažādiem cilvēkiem, esmu arī ļoti daudz iemācījies. Ja paskatītos, kā bija pirms 8 gadiem, es vispār neko nesapratu, vispār neko. Man bija kaut kāda ritma izjūta, kādas melodijas mācēja, kaut ko varēja pateikt, bet tagad noteikti es zinu daudz vairāk, un tas man noteikti ļoti, ļoti palīdz. Bet jā, noteikti, ka nesākšu mācīties beatus taisīt, producēt, kaut ko miksēt māku, bet jā, man galvenais ir, ka es varu izdarīt to, ko es gribu, un man ļoti patīk, ka tāpēc, ka es nezinu, tas man ir spiedis konektēties ar cilvēkiem un sastrādāties ar cilvēkiem un jā, kaut kā ņemt viņu palīdzību vairāk. Es visu laiku tā kā gribu novirzīties atpakaļ uz neitrālu laikam. Jā, protams, man šķiet, ka pietiekami daudz producenti, kas ir spējīgi taisīt mūziku ļoti augstā un labā līmenī, viņi visur iemācījušies pašmācības ceļā. Vienkārši gadu gaitā, ja, sēžot pie dāva un domājot, kļūdoties, ja, izdodot neskaitāms projektus, līdz kaut kam arī nonāk un beigās spēja močīt un taisīt to mūziku un producēt to mūziku, tā kā iespējams jebkurš cits, kam ir bijusi muzikālā izglītība. Tas gan noteikti prasa ilgāku laiku. Gan nedaudz piemetinot to, ko Rajans teica, man šķiet, ka, ja tev nav tā muzikālā izglītība, ka tev ir ļoti liels potenciāls nedzīvot tajā kastē. Tu spēji vieglāk izbraukt ārpus tā akadēmiskajām zināšanām, un tev nav kaut kādas ekspektācijas par to, kā tam vajadzētu skanēt, bet tu bišķiņ izej ārā no tā rāmja un potenciāli var dabūt ārā no sevis kaut ko neviens nedabūs, ja, kas būs kaut kas super unikāls. Iespējams tieši tāpēc, ka tev nav izglītības, ka tu nezināji, kā var labāk. Tev nav tas rāmīts. Bet tas skan apujēna beigās tāpat. Tas ir true, jā. Man tā tieši bija ar tevi kaut kad, kad es rakstīju, teicu kaut kas, ka šīs nav pareizi, bet tad bija tāds, bet skan labi, zini. Tas ir ļoti būtiski, bet zinu, ka var arī bez tā baigi foršas palikšu tajā. Jā, jo tā kā tur, kur nav tā sajēga par to, kā tas ir jādara, tur jau arī rodās tā inovācija. No tāda punkta skatoties, protams. Un viņi ir grūti panākt tajā brīdī, ja tev ir sajēga, kā jābūt. Grūti nevar rewireot smadzenes algoritmu, ko tas iemācījies. Jā. Labs ir, Džeki, es nezinu, kāds sajūtas pēc klipa? Grūti man prieks bija dzirdēt daudz ko par kolēģiem. Kaut kā arī zinot to gala rezultātu, tagad redzot un dzirdot kaut kādas vēl tādas dzīves nianses un detaļas, tad ir tā kā, tāpēc tas skan tā, tāpēc tas puikas ir tāds. Tā kā grūti bija iepazīt. Zini, kas ir tā ļoti interesanti, kas man likās, kad viedokļi bija dažādi, bet nebija tās, tā kā es piekrītu visiem viedokļiem. No tās puses tam piekrist un tā. Man likās, ka kāds pastrīdēsies kaut kur mēģinās kādam pierādīt savu taisnību, kaut kas tāds, reperu lietas. Bet visi bija ļoti saprotoši un bija forši paklausties, kā citiem ir. Ok, labs ir. Milzīgs paldies, aplausi mums pašiem. Paldies.